Čau visiem! Beidzot man ir atnākusi iespēja ierakstīt video par orbiem. Ierakstīšu noteikti vairākus atsevišķus, lai veidojās kaut kāda sapratne, kā tas viss darbojās un kam tas viss noder. Pirmais stāstiņš, pirmais šis video būs par to, kā tas viss ir tapis, lai jums kaut kāda skaidrība rastos par to, kā tas viss varētu arī darboties. Es pirms gadiem, jau gandrīz 20, sāku taisīt visādas enerģētiskas ierīces, kuras neutralizē, harmonizē, neutralizē elektromagnētisko smogu un harmonizē apkārtējo starojumu. Un es tik tagad saprotu, ka tā laika nodoms, es domāju, kā uztaisīt kaut ko efektīvāku, vieglāk radāmu, kas darbojās, daudz efektīvāk par to, ko es tur taisīju. Es lēju visādas ģeometrijas, visādas figūriņas, kuras tad to darīja. Un acīm redzot, šis nodoms vienā brīdī sāka izpausties dzīvē. Taisot šīs figūriņas ar laiku, es nonācu, es sapratu to, ka es pēc kaut kādām schēmām un gatavām receptēm taisīt negribu. Tas gan bija ļoti ātri, es pirmajā pusgadā pārstāju taisīt visu to, ko taisa visi citi, un sāk ļauties savām sajūtām, savai iedvesmai, intuīcijai. Un līdz šīs spējas, attīstījās ar katru reizi. Ja man jau nāca konkrētas schēmas, konkrēti mehānismi, kas man jātaisa ir. Un tad vai uzradās cilvēks, kuram tas bija paredzēts, vai arī cilvēks uzradās. Un tad atnāca schēma, bet es tā kā iemācījos downloadoto, nolādēto informāciju, integrēt un radīt. Un vienu dienu man vienkārši atnāca schēma. Kas man ir jāuztaisa. Es sapratu, tas ļoti sarežģīts mehānisms priekš manis. Man pagāja kaut kāds gads, kamēr es saņēmos savāc vispār visas vajadzīgās detaļas, visas vajadzīgos lietas, lai to visu varētu taisīt. Tā kā sakārtojas visi apstākļi. Tad, kad es to visu biju savācis vienietu, tad bija ļoti grūti pieķerties, atrast kaut kādu motivāciju un iedvesmu to visu darīt un sakārtot. Bet vienu dienu es pieķēros Raigas palīdzību ar savas sievas, tad mēs vēl nebijām precējušies. Un man pagāja mēnesis katru dienu no rīta līdz vakaram, līdz es to pirmo iekārtu uztaisīju. Es viņu uztaisīju, viņa staroja ar super foršu enerģiju, ļoti patīkam, ļoti maigu, tādu harmonisku. Es ar viņu paspēlējos, ko nedēļu divas tur pameditēju uz viņu, bet es nesapratu, ko viņa dara. Pagāja krietnes laiks, kamēr es nonācu pie viena cilvēka, ar kuru kopā mēs diezgan ilgi pētījām, vērojām, mēģinājām saprast, kas tā ir pa enerģiju, jo nebija īsti atpazīstama. Līdz vienā brīdī viņam intuitīvi atnāca sajūta, ka jāuzliek mobilais telefons uz šīs ierīces. Un tajā brīdī mēs konstatējām, ka tā enerģija, kas nāk no tās ierīces, pilnībā nodzēš mobilā telefona kaitīgo starojumu. Nevis elektromagnētisko lauku. Te nevajag jaukt, jo daudz domā, ka orbs uzlīmes ekranē elektromagnētisko lauku. Nē. Elektromagnētiskais lauks pats par sevi nav ne labs, ne slikts. Ir vienkārši vai harmoniska, vai disharmoniska frekvence. Nedomājieties jūras viļņu skaņas vai putnu dziesmas mežā. Tās viss ir frekvences, vējš, kokos, šalkoņa. Un tad iedomājieties, kad šo skaņu vietā jums blakus viens ar perforātoru drupina betonu vai ar fleksi zāģē metāla trubas. Tās ir disharmoniskas frekvences. Tad lūk, šīs elektroierīces izstaro disharmoniskas vai anomālas frekvences, kas dabā nepastāv. Un viņas nes informāciju, graujošu informāciju. Un tad tas, ko dara orbs uzlīmes, tas, ko mēs sapratām toreiz, ka viņas harmonizē tieši šo tehnogēno starojumu, šo anomālo starojumu, kas dabā nepastāv. Un izmaina to informāciju. Tā kā
Tas pats orbs ir radies intuitīvi, viņš nav izdomāts, viņš ir atnācis intuitīvā ceļā, ir atnākusi schēma, kas ir jāuztais, tad es esmu pāris mēnešus dzīvojis ar šo ierīci, tikai tad mēs sapratām, ko viņi dara, pēc aptuveni 3-4 mēnešiem. Tad vēl pagāja labs laiks, kamēr mēs sapratām, kā viņu, jo tā ierīce sarežģīta un liela, viņi nevar pielikt ne pie vienas, ne pie datora, ne pie telefona. Pagāja laiks, kamēr mēs nonācām līdz uzlīmēm. Tas arī atnāca intuitīvi, ka viņām ir jābūt hologrāfiskām, jo šis kosmos ir hologrāfisks. Un kādām viņām jābūt, lai tā informācija no šīs ierīces 100% nodotos uz mobīlo telefonu, datoru, uz jebko, kur tiks viņa uzlīmēta. Tā kā tāds bija radīšanas process, tāds bija ceļš, kā radās orbs uzlīmes. Tātad visam pamatā ir ierīce, kura acīm redzot atnāca kā atbild uz manu nodomu, uz manu jautājumu kosmosam. Ko darīt, lai harmonizētu visus šos starojumus? Patiesībā man pat nebija jautājums, vienkārši gribēju harmonizēt visus skaitīgos starojumus, kas ir uz Zemes. Un man atnāca instruments, ar ko to izdarīt. Un citos videos dalīšos atkal vairāk ar informāciju, kā tas strādā, kam tas noder un tā tālāk. Tā kā skaties arī nākošos.